Es tev par šo dienu, šo brīdi. Es lūdzu Dievs tiešām, ka mēs varam ieklausīties tajā, kas ir rakstīts svētajos rakstos. Es lūdzu Dievs, lai mēs varētu sadzirdēt to, ko Tu mums šodien saki. Dievs, mēs lasam un skatāmies to, ko tolaik Tu darīji, ko Tu tolaik teici, bet pats būtiskākais ir, kā mēs šodien to saprotam un kas mums katram ir no šī dzirdētā jādara. Es Tev lūdzu, Dievs, ka Tu sargā mūsu dvēseles, ka tās neaizklīst, nenoklīst, bet ka mēs varam Tevi slavēt un pielūgt. Āmen. Iepriekšējās reizes mēs domājam par Jēzus Kristus līdzībām, un līdzības ir dažādi interpretējamas, jo tas nav īsts precīzs notikuma atstāsts. Līdz ar to, ja pats šīs līdzības teicējs līdz galam neatklāja, ko viņš gribēja ar to pateikt, ko domāt, un dažkārt mēs Bībelē lasam, ka Jēzus Kristus izskaidro līdzību, bet ja tas, kurš līdzību saka, pats viņa neatklāja, tad mums tā dažkārt paliek tā arī slēgta, nezināma, nesaprotama, dažādi interpretējama. Bet no otras puses varētu teikt tā, varētu padomāt, ka ja ir reālie atgadījumi, notikumi ar Jēzu un viņa mācekļiem, varētu padomāt, ka tad ir vieglāk. Arī tie dažkārt ir sarežģīti un neviennozīmīgi un grūti izprotami. Turklāt dažkārt Jēzus darbi un viņa vārdi, ko viņš saka, ir ar tik dziļu domu, ka mums ir grūti saprotams, ko viņš ar to gribēja pateikt. Un vai viņš to gribēja pateikt tikai tolaik tiem cilvēkiem, vai arī mums šodien kaut kā mums tas būtu jāsaprot. Lai nu kā, šodien mēs ieklausījāmies, paldies Andrim par lasījumu no Lūkas evaņģēlijas 17. nodaļas, un tur nav aprakstīta līdzība. Tas ir fragments no Jēzus Kristus zemes dzīves. Un tur ir rakstīts, ceļā uz Jeruzalemi Jēzus nonāca apvidū starp Samariju un Galileju. Viņam ieejot kādā ciemā pretī nāca 10 spitālīgi vīri. Ir kāds mācītājs, es pat laikam teiktu bijušais mācītājs, kurš savā svētrunā teica tā, es nolasīšu. Neparastākais šajā ceļā uz Jeruzalemi ir tas, ka Jēzus nonāca apvidū starp Samariju un Galileju. Patiesībā šāda apvidus nemaz nav, jo Samarija un Galileja robežojas viena ar otru. Vai nu tu esi vienā pusē, vai nu tu esi otrā pusē. Un lieki piebilst, lai kurš no abiem tu būtu, jūds vai samarietis, vienā pusē tu esi savējais, bet otrā svešinieks un otrādi. Šķiet, šajā ziņā dzīves ģeogrāfija nepielūdzama, vidusceļa nav. Taču savādā kārtā Jēzus ceļš, kā to mēģina norādīt evaņģēlija autors, ir tieši tāds, pa vidu. Ne vienā, ne otrā pusē. Tas tikai nozīmē, ka šis stāsts nav ārēji, dabā pastāvošs ceļa apraksts, bet gan garīgs teoloģisks vēstījums, kas visticamāk patiešām attiecas uz ikvienu no mums. Vai nu tu esi vienā pusē, vai nu tu esi otrā pusē. Es domāju, tā ir lieta, ko mēs varam vienu no lietām paņemt līdzi sev tajā laikā, kad mums arī Latvijā ir visādi saspīlējumi ar visādiem jautājumiem un cilvēks atceļās un strīdās. Un tu esi vai nu vienā pusē, vai nu tu esi otrā pusē. Bet Jēzus ir savā ziņā abās pusēs. Un es nepiekritīšu tam mācītājiem, kurš šo rakstu, kad tur nav ģeogrāfiski aprakstīta vieta, ceļš. Es pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, ka tā ir ģeogrāfiska vieta, tas ir konkrēts apgabals, konkrēti cilvēki un arī konkrēti Jēzus Kristus, kas tur kopā ar viņiem bija, tolaik tiem cilvēkiem. Bet vienlaicīgi es gribētu teikt, tas bija gan viņiem garīgs ceļojums, gan šodien mums tas ir garīgs ceļojums, domājot par to, kurā pusē mēs esam.
Un es teikšu tā, mums nav jānokļūst 2000 gadus senā vēsturē, lai saprastu, un Samarijas apvidū, lai saprastu, par ko ir šis stāsts un kas tur ir par problemātiku. Problēma, kā vienmēr, ir cilvēkos, un šajā gadījumā arī vietā. Un Samarija nav tikai tāda ģeogrāfiska vieta, Samarija ir, jūdiem tāds nepatīkamā esence, kad runā un domā par Samariju, tad saprot, ka tas ir kaut kas ļauns, kaut kas slikts. Viņi tiek uzskatīti par vēl sliktākiem kā pagāniem. Tāds nodevēja rajons. Un tie, kas lasījuši Bībeli, arī atcerās noteikti samarieti pie akas, kur Jēzus sastop šo samarieti pie akas, un šī samarieti, ko tad viņi Jēzum saka? Viņi saka, mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā. Jā, samarieti pie akas, Jēzum saka, mūsu tēvi pielūguši Dievu šajā kalnā. Bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzalē. Jūs redzat, ka ir dziļš konflikts arī Jēzus Kristus laikā par vietu, kur jāpielūdz Dievs, kā jāpielūdz Dievs. Tur ir sajaukšanās ar citām tautām, ar citām reliģijām, tur ir nodevība, un tas viss jau tad, kad ir nokļūst līdz Jēzus Kristus laikam, tad tur tā naida plaisa ir tik milzīga, ka to nekas vairs nevar dziedēt. Un tieši tur mūs Jēzus Kristus atkal izaicina. Ar savu rīcību viņš izaicina mūs, un viņš izaicina savus mācekļus. Rakstu pārzinātājus, farizējus. Viņš visu laiku izaicina. Un šodien viņš mūs atkal izaicina, arī mūs katru izaicina, savādākā veidā. Un it kā nepietikt ar to vien, kad te ir runa par Samariju kādas lietas, ko mēs šodien sapratīsim, bet viņš jau izvēlās spitālīgo mērķa auditoriju. Un ziniet, es tā domājot par šo dienu, es tā iedomājos, laikam Dievs to Covid mums speciāli atsūtīja, lai mēs varētu labāk saprast spitālīgos toreiz. Mums bija tam jāiziet cauri, lai mēs mazliet labāk saprastu, kā tolaik jutās tie spitālīgie. Mēs pārāk labi citādi dzīvojam. Mēs nevaram iedziļināties vairs, kā ir justies atmestam, apspiestam, izstumtam. Un spitālīgie tādi bija. 3. un 4. Mūzes grāmatā tur ir likumi par spitālīgiem. Spitālība, jeb lepra, mūsdienās mēs varbūt lietojam vārdu. Un mūsdienās tā vairs nav problēma, bet tāpēc ir ļoti svarīgi redzēt, ko tolaik nozīmē būt spitālīgam. Un 3. Mūzes grāmatā ir rakstīts, spitālīgais, kam ir sērga, viņa drēbes, lai tiek saplēstas, viņa mati, lai paliek nekopti, viņa mute aizsekta, un viņš lai kliedz, nešķīsts. Viņš staigā un visu laiku, kad cilvēks ierauga kaut ko, viņš kliedz, nešķīsts. Visu laiku, kamēr viņam ir sēga, tas paliek nešķīsts. Viņš ir nešķīsts, lai dzīvo viens, miteklis tam, lai ir ārpus nometnes. 4. Mūzes grāmatā ir rakstīts, pavēle Izraēla dēlām, lai tie izraida no nometnes visus spitālīgos. Gan vīru, gan sievu izdzen no nometnes, lai tie nepadara nešķīstu nometni, kur viņu vidū mītu es. Briesmīga situācija spitālīgā. Viņi ir izmesti ārpusē no visu. Un tieši no viņiem, un tieši no šiem te cilvēkiem atskan Jēzu, meistar, apžēlojies par mums. Kaut kur man likās tāda paralēls ar slīkstošo apustulu Pēteru, tanī mangojošā jūrā. Jēzu glāba. Bet tas, ko viņi šeit saka, viņi saka, meistar. Meistar. Es teiktu, interesantu uzrunas formu. Meistar. Viņi nesaka ne skolotāji, ne pravieti,
ne Kristu, ne cilvēka dēls vai Dieva dēls vai visi tie, kas liecinātu par to, ka tas ir Mesija. Nē. Meistari. Tas ir gandrīz tā kā mūsdienu bezpajumtnieki, es nezinu, vai jums ir kādreiz bezpajumtnieki uzrunājuši priekšnieki vai šefi, ir, ja, kāds atcerās, ja. Es nezinu, kā sievietes uzrunā, ja, bet es esmu kādreiz priekšnieki, šefi, kungs. Kā sievietes uzrunā, jums kāds bezpajumtnieks, kā ir kādreiz pateicis? Kundze vienkārši. Tas ir vairāk vienkārši, vai tā vēl? Šefiena nesaka, vai ne? Šefiena. Šefiena ir bijis, jā. Šefiena. Šefi iedod kādu eiro. Kaut kur līdzīgi tas šeit izskat. Meistari apžēlās par mums. Priekšnieki, boss. Un patiesībā es gribētu teikt, cik ļoti līdzīgs ir tiem spitālīgiem, arī tāds, mēs varētu salīdzināt ar mūsdienu bezpajumtnieku stāvokli. Atstumti, izmesti no sabiedrības. Un es nesaku, ka tas ir slikti vai labi, tā mēs vienkārši secinām to situāciju. Mēs katrs zinām, kāda arī tie bezpajumtnieki bieži vien ir. Bet katrā gadījumā tie ir cilvēki, pie kuriem mēs negribam tuvoties, un tolaik spitālīgiem pie spitālīgiem arī negāja klāt. Patiesībā pie viņiem pat nepieskārās. Viņi taču ir lipīgi, tieši tā. Un tolaik tā nebija ārstējama slimība. Un tāpēc arī ir šie likumi. Nepieskarties, izraidīt viņus ārā, lai vienkārši visi nesaslimst un viss ciemats nenomirst. Un patiesībā pieskarties pie viņiem nozīmē, ka tu pats aptraipies, un tev pašam ir jānonāk, jāsaka tā, gandrīz tā kā karantīnā mēs varētu teikt. Un no viņiem skan šis apžēlojies par mums. Un tad es tā domāju, uz ko viņi cerēja šajā brīdī, saucot apžēlojies par mums. Vai viņi cerēja uz dziedināšanu, vai viņi cerēja uz kādu materiālu labumu? Maizi, naudu, nezinu, dzeram kaut ko. Uz kā žēlstības dāvana. Varbūt viņi cerēja uz to, ka Jēzus ir sveštautietis un viņš nezina šos likumus, un viņš pienāks klāt un sāks varbūt ar viņiem runāt, un varbūt to cilvēcīgo siltumu dos viņiem. Cilvēcīgi paldies. Nav skaidrs īsti, kad mēs lasām, meistari apžēlojas par mums, ko viņi ar to grib pateikt. Viņi lūdz pēc palīdzības, bet kādas palīdzības? Kā apžēlojas? Un patiesībā Jēzus šajā brīdī varēja teikt, kas man jādara? Kā apžēloties? Ko jums vajag? Padzerties? Ēst? Naudu? Ko jūs no manis gribat? Jēzus to neprasa. Lai gan Marka evaņģēlijā, kur ir aklais Bartimejs, kurš arī lūdz pēc dziedināšanas, tur Jēzus prasa. Jēzus prasa, ko tu gribi, lai es tev daru? Aklais prasa, palīdz man. Un Jēzus prasa, kā? Kā man tev palīdzēt? Ko tu gribi? Un tad aklais saka, Rabūnī, skolotāji. Rabūnī, kaut es varētu redzēt. Un tur šis aklais jau zina kaut ko par Jēzus Kristu, un tāpēc viņš meklē pestītāju, viņš meklē Mesiju, viņš zina kaut ko par Jēzus Kristu, un viņš meklē, viņš nesaka pestītāju, viņš nesaka Kristu, viņš saka Rabūnī, skolotāji, viņš palīdzi man, es gribu atkal redzēt. Bet šie spitālīgie neko nesaka. Kam un ko lūdz spitālīgie? Skaidrs, ka viņi prasa Jēzum, bet ko viņi lūdz Jēzum? Mēs to īsti nesaprotam. Un ir tāds sajūta, ka Jēzus tā kā redz viņu sirdīs dziļāk, varbūt pat vārdos nepateikt to, viņš redz viņu sirdīs, kas viņiem īstenībā ir vajadzīgs. Un viņš saka, ejiet, rādieties priesterī. Ejiet un rādieties priesterī. Un notika tā, ka tie ejot ceļā kļuva veseli. Wow. Šī brīdī mēs varētu teikt,
Kā, un ticība nebija vajadzīga? Vienkārši Jēzus pasaka, ejiet! Ejiet pie priestera, lai priesteris pārbauda, vai jūs esat veseli vai nē. Tur bija vesela likumdošana, kā notika šī pārbauda, vai tik tiešām cilvēks ir izvesaļojies. Ejiet rādieties priesterim, Jēzus saka. Jēzus nesaka, es jūs izdziedinu, Jēzus nesaka, jūsu ticība jūs ir izdziedinājusi, nu jūs esat veseli, nu jūs esat glābti, nu jūs... Nekas no tā, ko mūsdienās mēs vervelējam, es gribētu teikt, nekas no tā no Jēzus neizsaka. Viņš saka, ejiet pie priesteriem un atrādieties. Un viņi redz, ka viņu miesa kļūst vesela, jo viņi negāja pie priestera, ja miesa būtu slima, redzams slimības pazīmes. Viņi gāja rādīt to, ka miesa ir kļuvusi vesela, un tas ir skaidri un gaiši rakstīts. Tie aizejot ceļā kļuva veseli. Nu, mēs nezinām, vai tieši tajā brīdī, kad Jēzus saka, vai tur viņi paspēr 5 soļus, vai es nezinu, iet dienu, un tad kļūst veseli. To mēs visu nezinām, to jūs paši varat pielikt klāt, kā gribat, filmas var uztaisīt, ja? Bet Bībele mums to nepasaka, bet skaidrs ir viens. Viņi kļuva veseli, un viņi dodās pie priestera rādīties. Slimā āda kļūs vesela. Un tagad es tā, ņemot vērā, ka man pašam veselības problēmas gan bija, gan ir vēl joprojām, tad es varētu teikt, priesteris ir tagad tāds ārsts, kurš noslēdz slimības lapu. Viņš tā kā ir, ček, ir, vesels, der, tu atkal deri dzīvē, tu atkal vari apkamties, tu atkal vari strādāt, tu atkal vari būt nometnē, tu atkal vari būt sadraudzībā, tu atkal vari iet uz templi. Tu tiec atgriezt dzīvē. Jūs saprotat, kādas izmaiņas ir šiem cilvēkiem. Brīnišķīgi. Tev atkal ir tavi draugi. Atjaunojas. Tās saites. Tu esi neēst. Tas izmestais, atstumtais bezpajumtnieks. Tu esi daļa no sabiedrības atkal. Un es domāju, tajā brīdī no viņiem izskanēja liels prieks un aleluja un slava Dievam, bet tas viss notika pie priestera. Vai priesteris viņus izdziedināja? Nē. Un Bībele mums neapraksta, kā viņi slavē Dievu pie priestera, bet skaidrs, ka viņi noteikti bija priecīgi. Nu, pilnīgi noteikti tas ir skaidrs. Bet Lūkas, kad raksta šo, viņam tas nav būtiski. Tas, ko viņš raksta, tas, kas Lūkasam evaņģēlijā ir būtiski, viņš raksta viens no tiem. Redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ, skaļā balsī slavēdams Dievu. 1 no 10. Tikai 10. daļa. 10%. Tikai 1 no 10 apzinās, ka Jēzus Kristus ir tas, kurš ir viņus dziedinājis. Nav notikusi ne māģija, ne zāles kādas, pat ne slimo ticība. Kur nu vēl priesteris? Jēzus Kristus ir tas, kurš ir dziedinājis, bet to redz tikai 1 no 10. Tikai 1 no 10 atgriežās atpakaļ. Un vēl tieši vēl paspildinot, Lūkas paspildina to, ka 1 no 10 atgriežās, jo Jēzus saka, Jēzus vērsās pie tā un sacīja, vai tad visi 10 nekļuva? Šķīsti. No spitālības. Viņš vēl vairāk pasaka, un kur tad ir tie 9? 10 tika dziedināti. Kur palika 9? Atnāca atpakaļ 1. Un man patīk, kā te raksta, un te mēs varam domāt par to, vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodināt Dievu kā viens šis citautietis. Tikai un vienīgi citautietis atnāk atpakaļ. 9 noteikti priecājās un līksmoja slava Dievam, un nu ir jāskrien uz mājām un radiniekiem, kas varbūt ir palikuši vēl. Nu, es esmu vesels, nu man viss ir kārtībā, es nezinu, ko viņi skrēja un pelnīt naudu un ēst un bučoties ar visiem pēc kārtas, jo drīkst skarties kādam klāt. Nebija vairs laika Dievam.
Un viens nāk atpakaļ, un tas ir citautietis. Nesavējais. Un matemātiski mēs teiktu, Jēzus Kristus darbība bija ļoti neefektīva, 10%. 1 no 10. 1 no 10 pielica. Jūs iedomājaties, 1 no 10 tikai pielica. Un tas nebija jūds, kuram pielica, tas bija samarietis. Un šī nav līdzība, kas māca vietējos un tā nopulgo, kā jūs uzvedaties, redziet kā. Nē, tas ir realitāte. Tā ir realitāte. Skaudra, nepateicīga realitāte. Ja mēs skatāmies ar cilvēku acīm, tad tas ir, Jēzus kā zaudētājs, kā lūzers, neizdevusies viņa mācība. Kāda teoloģija saka, ka šis 17. Lūkas nodaļā aprakstītais Jēzus ceļojums uz Jeruzalemi, tas ir 3. posms. 3. noslēdzošais posms. Mēs šodien lasījām, ceļā uz Jeruzalemi Jēzus nonāca apvidū starp Samariju un Galileju. Tā sākas 17. nodaļa. Savukārt 9. nodaļā, 51. pantā, no 51. panta, tur ir rakstīts tā, kad sāka piepildīties laiks, tikt uzņemtam debesīs, Jēzus droši vērsa savu skatu uz Jeruzalemi, lai dotos tur. Jēzus devās uz Jeruzalemi, un mēs zinām, kāpēc viņš dodās uz Jeruzalemi. Jēzus dodas ceļojumā uz Jeruzalemi. Un tad ir rakstīts, un viņš sūtīja sev pa priekšu vēstnešus, tātad mācekļus, viņš sūta pa priekšu. Tie devās ceļā un iegāja kādā samariešu ciemā, lai sagatavotu Jēzum naktsmājas. Bet samarieši Jēzu neuzņēma, jo viņš devās uz Jeruzalemi. Viņš dodās pielūgt uz Jeruzalemi. Tas nav pareizi. Mums šajā kalnā jāpielūgt. Un viņš tiek noraidīts, un viņam tiek atraidījums viņa mācekļiem un Jēzum pašam. Tu nenāksi un tu nepaliksi šajās mājās pie mums par nakti, jo tu esi jūds un tu taisies uz Jeruzalemi iet un tur pielūgt kaut ko. Tu esi nederīgs mums. Viņš saņem atraidījumu. Jēzus un viņa mācekļi saņem atraidījumu. Sava ceļojuma sākumā, kur Jēzus Kristus dodās, lai mirtu pie krusta, viņš saņem atraidījumu no sveštautiešiem, no šiem samariešiem. Tu neesi gaidīts. Tu nedari. Priecājies vēl, ka tu nedabūji ar īkstēm pa galvu, pa muguru, ka mēs tev nepiekāvām un neizmetām ārā. Tā sākās Jēzus ceļojums uz Jeruzalemi. Bet mēs redzam, 3. posmā ir kaut kas pilnīgi sagriezies kājām gaisā. 3. posmā tieši samarietis ir tas, kurš griežās atpakaļ pie Jēzus Kristus un slavina viņu. Savējie? Nē. Bet samarietis šajā gadījumā. Šis samarietis saprot, ka Jēzus Kristus ir Mesija. Un no vienas puses, redzēt, mums tas rāda vēl drausmīgāku statistiku. 100% jūdu novēršanās no šiem 1:10. No otras puses, tā ir milzīga uzvara. Tie, kas bija atstumti un izmesti, tie ir atgriezušies atpakaļ. No tiem 10 visi bija atstumti un spitālīgi un nederīgi, bet viens bija vēl traģiskāk. Viņš bija citautietis, viņš bija vēl vairāk, viņš bija dubultā atstumtais. Un tieši tas atgriežās atpakaļ ar pilnu klapu, ar visiem 100%. 10 no 10 ieguva veselību. Bet tikai viens no viņiem iegūst pašu svarīgāko. Un tam Jēzus saka, celies un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Un āmen. Te pēkšņi parādās, tava ticība tevi ir izglābusi. Tava ticība tevi izglāba. Tava ticība to laiku. Viņš Jēzus varēja teikt šim cilvēkam, vienīgajam no 10. Tava ticība tevi izglābusi, Jēzus tev šodien var teikt. Redziet, bet tikai 1 no 10 miesas glābšana pavēr ceļu pie Jēzus Kristus. Tikai 1 no 10. Tikai 1 no 10, kuram miesa tika izglābta,
tikai 1 no 10 atgriezās pie Dieva un lai pateiktos. Un tāpēc tas, ko es jums novēlu, un pats sev vienmēr novēlu, augsim nevis pēc miesas glābšanas un pestīšanas, bet augsimies pēc tiem debesu labumiem, uz ko mums norāda Jēzus Kristus. Kā viņš ir teicis, jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli. Tāda ir šīs dienas mācība no svētajiem rakstiem. Pielūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par šo atgādinājumu. Palīdz mums, kad mēs ejam cauri kādām ciešanām, un Tu redz, Dievs, kad arī šobrīd gan Zaigas mamma, gan Elīna, gan Kristīna, gan daudz citi un puikas un slimo un mazuļi klepo, un Dievs, mums ir vajadzīga dziedināšana. Mums ir vajadzīga fiziska dziedināšana. Dievs, mēs esam kā tie spitālīgie, kas lūd. Dievs, apžēlojies par mums. Bet Dievs palīdzi mums, ka mēs nebūtu kā tie 9 nepateicīgie, ka tad, kad mēs esam apžēloti un mums ir fiziska veselība, ka tādā brīdī mēs kliedzam, priecājamies, saucam paldies lielo pateicību ārstiem, bet aizmirstam, ka tā ir Jēzus Kristus žēlastība, ka mēs esam dziedināti. Dievs, ja mums ir jābūt ciešanās un sāpēs caur slimību, Tu turi mūs pie sevīm, tad palīdz mums arī izturēt tās ciešanas. Bet Dievs, mēs lūdzam tik tiešām apžēlojies par mūsu miesu, bet visvairāk, Dievs, mēs lūdzam apžēlojies par mūsu dvēselēm. Par mūsu līdzcilvēku dvēselēm, kas ir pestīti, kas ir glābti no dažādām kaitēm, slimībām, kas ir atveseļojušies, un kas tik un tā saka, ka Dievs neeksistē, Jēzus nav, tas ir brīnums, tā ir mūsdienu medicīna, bet viņi nav sapratuši, ka tas, kurš glāb, ir Jēzus Kristus, viņa dvēseles ir joprojām pazušana. Palīdz Dievs viņiem atver viņu acis. Amen. Mēs kopā slavēsim Dievu, domājot par dzīvības maizi.